Sveicināt nākamajā GZM video, un šodien mēs palaidīsim manējo ūdens kosmosa raķeti Explorer 2. Sākam! Vispirms mums jāielai ir raķetē gana ūdens. Tagad mums vajag savienot ar plasmasas trubu kompresoru, kurš pūtīs gaisu ar raķeti. Melnais korķis ir, lai gaisa nespētu izmukt ārā no raķetes. Un tad, kad tas ir izdarīts, raķeti var šaut gaisā. Bet es jums vēlos paskaidrot, kā tas notiks, kā viņš šosies gaisā. Caur trubu sūksies iekšā pudelē gaiss. Un gaiss aizies pudelē tik daudz, ka viņa vairs nebūs vietas, kur iet. Tāpēc melnais korķis atsprāgs un viss gaiss ar ūdeni iznāks ārā. Tas izveidos vilcēja spēku, kas stums raķeti uz augšu. Tātad. Pacelsim raķeti. Mans brālis viņu pacels, jo es filmēju. Paceļam pēc 5, 4, 3, 2, 1. Pacelties! Un tā raķeta aizšaujās prom. Ir uzlidojis arī augstāk, bet šis bija gana augstu. Paldies, ka noskaties šo video. Ieliec laiku un abonē ievēri un gaidi vēl dažus jaunus video nākotnē. Atā!